Jau ir jāsaka tā, ka pirmie divi, kas uzstājās, tas ir ministrijas pārstāvis Baliņas kundze un Jaunslēņa kungs. Viņi jau principā it kā visu izstāstīja tādās foršās rozā krāsās. Īsti man vairs pat lāga nav ko stāstīt. Es mēģināšu mazliet padziļinātāk un ieinteresantāk to paskatīties. Principā es arī pievienošos tam iluzionistu pulciņam. Es arī būšu maks un uzbūršu kaut kādas ainiņas, kā varētu būt, ja būtu šādi, kā mēs tagad plānojam izdarīt. Jo pagaidām tas viss ir sarunu līmenī, tas viss notiek intensīvā cīņā par to, lai būtu tā, kā mēs tagad te mēģināsim, es mēģināšu parādīt un arī kā ministrija stāstīja. Bet pagaidām tas vēl nekas nav, tāpēc es saku, es esmu maks, kas mācos, iesācējs, un es tikai mēģināšu uzbūrt kaut kādas ainiņas. Pazīstams lietas ir, principā visiem it kā skaidri zināms, ir kaut kādi reģistri, ir kaut kādas aplikācijas valstī, ko taisa, ir mums pašvaldībām. Mums, ja es saku mums, tad tas ir domāts pašvaldībām. Mums ir deleģēts vesela kaudze funkcijām, iznāk jaunie noteikumi. Parasti decembrī, ap 1. janvāru bliežam augšā jābūt jaunam softam gatavam, jābūt jaunam izstrādnēm. Normāli parādība, tā mums visu laiku notiek. Pēc tam pats interesantākais, kas par to maksās. Neviens, ka jums vajag, jūs arī maksājiet. Apmēram tāds tas uzstādījums bija. Ilgi cīnījos caur LLPA, caur LPS. Atcerieties, no zelta teļa bija tas Benderam, es aizmirsu viņam vārdu, tas Paņikarovskis vai kas tas mazais, kas tur bija, kas visu laiku viņam bija uzdevums tur bojāt nervus tam, kam tā nauda bija, viņš visu laiku skraidīja un teica, dai miljončik, jā, un tas liksies mierā. Man apmēram kaut kas bija līdzīgs saistībā ar ministrija, kas saka, iedod miljonu, mēs kaut ko tad arī varēsim izdarīt un sataisīt, un mēs beigsim bļaustīties. Dotā brīdī tā sadarbība attiecīgi ar ministriju sāk būtiski mainīties un sāk saprast arī mūsu vēlmes un mūsu vajadzības, kā tas mums viss būtu jārealizē. Kā pagaidām notiek? Tas ir tas pats stāsts, ja kad ir attiecīgais noteikums iznācis, ir pa fiksam jātaisa, meklējam naudu, bliežam augšā, būvējam, taisam, priecājamies, palīdz mums kolēģi no ZZ Dats. Šad tad vienkārši tāpatās no šāru, kā latviski saka, uztaisa kaut ko. Un nonācam pie secinājuma, kad un vēl viens apgrūtinājums, ka vēl beigās pasaka, jūs vēl dabūsiet katrs noslēgt, tad visi 119, mēs katrs dabūsim noslēgt līgumu ar attiecīgo reģistru un ar attiecīgo institūciju, lai to informāciju vēl dabūtu. Lūk, tad viss tas komplekts tā nosacīt, varētu teikt, ir salikts kopā un ņemot vērā, tas turpinājums no iepriekšējā, no kurienes tik nauda nav nākus, lai nodrošinātu. Viens vienīgais ļoti uzskatām labais piemērs, kas arī šodien tika izskanēts, varam visu nofinansēju, var arī turpmāko uzturēšanu, visu pašvaldībām par to nebija jāmaksā. Pārējās visas lietas aiziet, kā jūs redziet, te paši kā te ir rakstīts. Lūk, tad ar ministriju mēs esam uzsākuši tādu ļoti intensīvas sarunas. Pirmais tas ir par normatīviem. Mēģinam virzīt cauri dažādos veidos to lietu, lai visas tās izmaiņas, papildinājumi un tā tālāk, kas ir, lai būtu normatīvā nostiprināts tādā apjomā, lai mums nebūtu jāslēdz nekāda papildus līgums. Es nezinu, kā jums, bet mūsu līguma skanošana aiziet vismaz kā 3-4 mēneši. Pieļauju arī citiem tas pats varētu būt tāpatās. Tātad nebūs vairs jāslēdz līgumi. Tas ir viens no tiem uzstādījumiem bija, ko mēs mēģinām panākt. Vides aizsardzības ministrija, it kā to ir sapratusi un mēģina caur normatīviem virzīt cauri. Pēc tam tur sāk parādīties gan ļoti interesants tendences. Pēkšņi tieslietu ministrija uzskata, ka visiem tomēr ir jāslēdz, jo tur ir jābūt juridiskām attiecībām un tā tālāk. Kaut gan, ja ir likumai noteikts, tad teorētiski, ko tur mums vairāk tur domā, tur vajag slēgt, vai nevajag slēgt un viss. Lūk, tātad viens ir tas šī normatīvā bāze, kas ir jāvirza cauri. Otrs ir jau tas, ko jau pieminēja pašā sākumā, tie apstākļi, kas ir, laikam jāiet tālāk.
Tie apstākļi, kas uzbūro to skaisto ainiņu, kad tās aktivitātes un vai jauni likumi un vai papildinājumi vai izstrādes reģistros, kas arī būtu, viss tiks finansēts no attiecīgās ministrijas. Tas nozīmē, ka es nezinu, kaut vai tie paši iepriekš minētie piemēri, kuri bija, kur mēs nofinansējam paši vai arī kaut kādā veidā savācam to naudu, tad uz nākotni ir paredzēts, kad visas tās izstrādes, bet te ir tāda ļoti būtiska piezīme, tādā apjomā, kas būtu teiksim, derīgs visām pašvaldībām. Ja tas iepriekšējais, ja mēs paskatāmies, tad elektroatvieglojumi, tas bija visām pašvaldībām. Tāds projekts ar šādiem indikatīviem rādītājiem ies cauri. Ja būs kāds cits projekts, kurus, teiksim, skars 1 vai 2 pašvaldības, tas cauri neies. Bet, ja ir tāda nepieciešamība, kad ir visām pašvaldībām, jā, tad mums no savu budžetu nebūs jāmaksā, un kas ir pats labākais, arī pēc periodā uzturēšanas maksas arī vairs nebūs jāmaksā. Tas nozīmē, tās ir, jā, es saprotu, tās ir, es būru vīziju, jā, es būru ainiņas, jā, te jau sāk teikt, ka tā ir ilūzija, bet labi, es būru ainiņas, ar ko mēs mēģinām panākt vienošanos ar Reģionālās attīstības ministriju, un pagaidām tas it kā sokās ļoti labi. Viņi mūs ir ļoti labi sapratuši, viņi mūs ļoti labi atbalsta. Mēs pat esam pamanījušies iesniegt arī tādus centralizētos papildus projekts, arī tos viņi pieņēma un mēģina virzīt tālāk. Kāda būs tā situācija, to redzēs. Tāpēc varbūt tās par tiem pašiem projektiem es tā īpaši vairāk arī nedomāju runāt. Bet tas, kad mums iekonomēsies nauda un mēs varēsim savus resursus, teiksim tā, ja mums ir kaut kāds kontrols skaits nākamajam gadam, ja, tad mēs zināsim, ka mēs kaut ko varēsim iekonomēt un varēsim izdarīt arī kaut ko citu priekš sevīm, kaut ko labu. Priekšrocības, kas ir, kur bija pieminēts par to sadaļu, pa ko šī gadījumā atbildēs Rīga. Tur par Rīgu arī jāsaka, bija tur gan kolēģi mazliet bišķi pārspīlēja, ka Rīga visu var, visu izdarīs un tā tālāk. Tas tā kā mazliet pa skaļi pateiks. Dabīgs sīkums, bet patīkam, bet vienalga tas tā kā bišķi pa daudz ir. Saglabāsies viendabīga arhitektūra. Ja pamatā mēs skatāmies uz tām lietām, kas nāk no reģistriem, kur ļoti daudz pieminētās funkcijas, ko ir noklājis ZZDāts, tad tas nozīmē, ka ieguldot naudu un attīstot tajās vienā vai otrā vajadzībā, kas būs no valsts nākusi, tā būs tad izplatīta visām pašvaldībām. Mums vienā veidā būs. Nebūs jāmocās ar uzturēšanu, nebūs jāmocās ar daudzām lietām, kas mums var radīt, ja katram būs kaut kas nedaudz savādāks. Tad, kā tas faktiski izskatīsies? Tur ir tāds, kāds saka, mazs mīnusiņš, jeb arī, es varētu teikt tā, es bišķi pātri sapriecājos. Feini, varams iedod mums naudu, jau mēs tik bliežam visu augšā. Izrādās, tas tik vienkārši viss nebūs. Mums tas naudas pieprasījums būs jānoformē kā ERAF pieprasījums, iesniegums un ar visām attiecīgajām procedūram, kas ir nepieciešams. Tātad, ja būs kaut kāds izsludināts likuma izmaiņas, ja reģistrā kaut kādas vajadzības ir, mēs viņu formējam kā ERAF projektu pieteikumu, un attiecīgi tad arī, vairāk vai mazāk, caur šī gadījumā, ja es pareizi saprotu, tad tas varētu būt, kad iet caur varam ministriju, un pēc visas tās procedūras, kas iziet cauri, jā, mums būs saņemtā nauda, iespējams, ka tas nedaudz paildzinās to procesu, bet es pieļauju, ka gala rezultātā tas būs. Un vēl viena šmucīta, kas šī gadījumā, kā dotajā brīdī nominētajiem, pagaidām tikai 2 nominēti, ir iespējams, ka varbūt tās laika vēl kāds tiks nominēts no pašvaldībām. Arī šiem 2 nominētajām pilsētām, Rīgai un Ventspilī, finālā vēl būs jāatskaitās CFLA par visu naudas iztērēšanu. Bet to mēs jau esam darījuši, tas tāda ļoti interesanta procedūra ir. Vai viņi patīkam, tas jau ir savādāks jautājums. Bet tā tad ir kaut kāda nedaudz apgrūtinājuma, kas arī varētu iestiept arī kaut kādā termiņā. Bet, jebkurā gadījumā, to gala mērķi mēs sasniegsim. Kas paliek nemainīgs? Nemainīgi paliek tie līgumi, kas ir jau noslēgti par uzturēšanu. Uzturētāji paliek tie paši, iet runa tikai par naudas summu
teiksim, plūsmām. Plūsmas iziet caur 2 pilsētām, bet tie līgumi, ko jūs esat noslēguši ar uzturētājiem, tie līgumi paliek spēkā un attiecīgi šo te līgumu ietvaros mēs nofinansējam to daļu, ko šī gadījumā no Varama vai no kāda cita finansēšanas avota mēs esam saņēmuši un vai arī pēc tam par uzturēšanu. Tā kā tāda tīra juridiska lieta, kā līgums starp uzturētāju un pašvaldību paliek spēkā. Un, te arī teikts, kad attiecīgi atkal vadošais partneris, šī gadījumā vai no Rīga vai no Ventspils, tad slēdz ar izstrādātāju to pašu to funkcionālo līgumu, kas būtu jāizdara. Katrā ziņā pie visiem tiem darbiem, kas paredzami virzam tālāk uz priekšu un vai arī pie PPS izstrādes vai arī pie biznesa procesa izstrādes, tika nolēmts, ka vismaz izskatīsim vai no LLPA vai LPSA tā, lai būtu informēts arī viss pārējās pašvaldības. Tas nozīmē, ka šis te PPS tiks, es pieļauju, ka caur LLPA un LPS, kā parastajā ierastajā kārtībā, tiek izsūtīts visām pašvaldībām. Ja ir kādi komentāri vēlams papildinājumi, tad tas ir jāizdara. To tas arī izdarīs. Kas ir interesants, tas varbūt būs mazliet triviāls piemērs, neapšaubām, mums nebūs noteikti cīņa par tādu pozīciju, kad vai tai kņopē jāatrodās labai augšējā stūrī, vai viņai jābūt zaļai sarkanai. Šādas cīņas, tāds nebūs. Kāds būs tas ekrāna bilde, tāda viņa arī būs, tā ekrāna bilde. Tā kā, ja ies runa, tad ies runa par būtiskām lietām, ko viena vai otra pašvaldība saskatījusi, bet neies runa tur par izkrāsošanu vai pārvietošanu kaut kādā savādākā veidā. Tātad, kas ir izaicinājumi? Izaicinājums praktiski var izlasīt. Kas man visvairāk liekas, tas ir no ministrijas puses, ir normatīva izvirzīšana cauri, apstiprināt šīs te, pagaidām iezīmētās summas, kuras ir, un tai skaitā arī, pārvērtēt un izskatīt. Mēs neapšaubām arī turpināsim ar ministriju runāt arī par tiem papildus projektiem, ko mēs iesniedzām iekšā. Iespējams daudz arī zina, jo vairāk vai mazāk tie aptaujas mēs taisījām pa visām pašvaldībām. Caur LPS un caur LPA tur bija. Un otrs tad ir, kas ir mūsu paši izaicinājums, caur attiecīgajām asociācijām mums ir aktīvi jāiesaistās un jāieliek iekšā tas savas vajadzības tādā apjomā, kā tas būtu nepieciešams. Tā kā es jau teicu, principā jau pašā sākumā viss tika pateikts, es tikai mazliet detalizēju, kā tā bilde izskatīsies. Un pozitīvi noti tas, kad mūsu ministrija tajā apstāklī saprot pašvaldības un mūsu ministrijā aizstāv mūsu kanti. Tas ir tas, kas ir panākts par šiem pēdējiem gadiem. Kāds būs attieksmes un vai būs vēl viens caris vai vēl viens biss? Ja jūs stādaties priekšā, pa ko es runāju, tad cari uztaisīja, un mēs vēl līdz šim brīdim tur vēl mokamies un neesam neko prātīgi izdarījuši. Būvniecības informācijas sistēmas, laikam lielajām pilsētām vairāk ir. Arī mums ir savu sistēmu, viņi uzbliež savu, un par mums neliekās nezins. Tagad Auro, lai iedod informāciju, kā mēs varam iedot, ko mēs spainīšos nesīsim. Apmēram, lai nebūtu šādi te precedenti, kas bija iepriekšējā periodā. Tā kā izaicinājumi ir, un kopīgi mēģināsim to visu nogāzt gar zemi. Visi, paldies!